Mūsu pasaulē ir parastas upes, kuras mēs redzam. Tas ir pilnīgi normāli, ja tā padomā. Ir upes ar tekošu ūdeni, ir tādas, kas plūst, un tās klusi plūst cauri mežiem un kalniem. Taču tev nezinot, dažādās pasaules vietās ir upes, kas ir tik neparastas, ka spēj nogalināt cilvēku dažu sekundžu laikā. Jā, tu dzirdēji pareizi. Un patiesībā pasaulē ir arī upes ar divām dažādām krāsām, bet ūdeņi neuzreiz sajaucas. Ir arī upe, kas ir tik sarkana, ka izskatās kā asinis. Un ir arī upe, kas ir tik karsta, ka spēj uzreiz apdedzināt jebko, kas tajā iekrīt, tikai dažu sekundžu laikā. Upe ir platāka nekā 2 joslu ceļš. Ir tāda, kuras krāsa ir ļoti spilgta. Ir arī upe. Hot for 6.24 Sarkanas asinis. Šīs ir īstas vietas, kuras joprojām pēta zinātnieki, jo to ūdens uzvedība ir neparasta. Un viens no pirmajiem šāda veida piemēriem atrodas Amazonas lietus meža vidū, Brazīlijā. Šeit var redzēt tā saukto ūdeņu satikšanos. Bet pirms mēs sākam diskusiju, es vēlētos lūgt tev vienu patīk un arī abonēt mūsu kanālu. Tas ir milzīgs atbalsts mums, satura veidotājiem. Tāpēc sāksim jau tagad. Šis ir viens no slavenākajiem dabas fenomeniem Dienvidamerikā. Ja skatās no augšas, tas izskatās kā 2 milzīgas upes, kas plūst blakus viena otrai, bet uzreiz nesajaucas. Vienā pusē var redzēt tumšos Rio Negro ūdeņus, savukārt otrā pusē ir gaiši brūnie Rio Solimoa ūdeņi, kas ir daļa no Amazonas upes sistēmas. Pārsteidzoši, ka, lai gan tās plūst blakus, skaidra robeža starp tām saglabājas vairākus kilometrus. It tā starp ūdeņiem būtu neredzama siena. Parasti, kad 2 upes satiekas, to ūdeņi ātri sajaucas. Bet šeit tas nenotiek uzreiz, un iemesls tam nav maģija, bet gan zinātne. Saskaņā ar pētniekiem un NASA satelītu novērojumiem, šo 2 upju īpašības ir ļoti atšķirīgas. Rio Negro ir siltāka, tās strauma ir lēnāka un ūdens ir skābāks. Tās tumšā krāsa ir saistīta ar trūdošām lapām un augiem. Lietus meža dēļ ūdens ir tējas vai kapijas krāsā. Taču, lai gan tas ir tumšs, pārsteidzoši, ka tas ir pat dzidrāks nekā citas upes, jo tajā ir maz dubļu un nogulšana. Savukārt Rio Solimo nāk no Andu kalniem. Tad tas plūst lejup no kalniem, ūdenī sajaucas daudz dubļu, akmeņu un nogulšņu. Tāpēc tā krāsa kļūst gaiši brūna. Tā ūdens ir arī vēsāks un strauma ir ātrāka. Tā kā atšķiras temperatūra, plūsmas ātrums un blīvums. Un abu upju ķīmiskais sastāvs ir atšķirīgs, tāpēc tās neuzreiz sajaucas, kad satiekas. Tās ir kā eļļa un ūdens, kurus cenšas sajaukt, bet tie uzreiz nesajaucas. Šī parādība ir tik liela, ka to var redzēt pat no kosmosa. Un laikam ejot, upju ūdeņi pamazām sāk sajaukties, pateicoties vējam, viļņiem un straumju virpuļiem upē. Bet pirms tas notiek, vispirms var redzēt vienu no neparastākajiem skatiem uz visas planētas. Un ne tikai Brazīlijā ir šāds skats. Savukārt Šveicē ir vēl viena upe, kas izskatās sadalīta 2 dažādās krāsās. Šeit netālu no Ženēvas satiekas Rona upe un Arvas upe. Rona ir tirkīs zilā krāsā, pateicoties dzidrajam ūdenim no Alpiem. Savukārt Arvas upe ir duļķaina un pelēkā krāsā, jo tā nes daudz nogūšņu no ledāja un kalniem. Kad abas upes saplūst kopā, to krāsu atšķirība ir tik izteikta, ka izskatās kā rediģēta fotogrāfija. Bet tas ir pilnīgi īsts. Un tāpat kā Brazīlijā, arī šeit zinātne ir iemesls, kāpēc tās neuzreiz sajaucas. Ūdens plūsmas ātrums, blīvums un sastāvs ir atšķirīgi. Vienkārši sakot, lai gan tās abas ir upes, tās ir kā 2 dažādas pasaules, kas uz brīdi plūst kopā. Un kamēr ir upes, kas atšķirās pēc krāsas, pasaulē ir arī tādas upes, kas ir vēl pārsteidzošākas, savas ārkārtējās bīstamības dēļ. Kolumbijas vidū ir upe, kas pēkšņi kļūst sarkana, dzeltena, zaļa, oranža, rozā un dažreiz pat violetā krāsā, atkarībā no gada laika. Ūdenī nav krāsas, nav arī ķimikāliju, un tas noteikti nav optiska ilūzija. Šo vietu sauc par Kaņo Kristalesu. To pazīst arī kā Varavīksnes upi, jeb 5 krāsu upi. Tā atrodas Sierras de la Macarenas Nacionālajā parkā, attālā Kolumbijas daļā, kur satiekas kalni, pļavas un lietus meži. No pirmā acu uzmetiena tā izskatās kā parasta dzidra upe, taču, kad pienāk īstā sezona, ūdens izskats pēkšņi pilnībā mainās. Izskatās, it kā zem upes būtu uzsprāgusi varavīksne. Un pats interesantākais ir tas, ka patiesībā ūdens nav krāsains. Patiesais iemesls ir kāds neparasts augs, kas aug upes apakšā.
Šo augu sauc par Macarena claviguera. Tas ir īpašs ūdens augs, ko gandrīz tikai šajā vietā var atrast. Parasti tas izskatās vienkārši zaļš, bet, kad ūdens līmenis ir pareizs, pietiek saules gaismas un ir īstais laiks pēc lietus sezonas, tas sāk mainīt krāsu. Visa upes gultne kļūst spilgti – sarkana, rozā, oranža, dzeltena un zaļa. Tā kā upes ūdens ir dzidrs, no augšas skaidri redzami krāsaini augi apakšā. Tāpēc visa upe izskatās koša pati par sevi. Saskaņā ar BBC un National Geographic ziņojumiem, krāsas maiņa ir saistīta ar saules gaismas, ūdens līmeņa, temperatūras un augu stāvokļa kombināciju. Ja ūdens ir pārāk augsts, augiem nepietiek gaismas. Savukārt, ja ir pārāk sauss, tie arī nevar labi augt. Tāpēc tikai dažus mēnešus gadā parādās tās spilgtākās krāsas. Un katru gadu upe izskatās citādi. Ir gadījumi, kad dominē sarkanā krāsa. Citā sezonā vairāk izceļas zaļie vai dzeltenie toņi. Tas nozīmē, ka gandrīz nav iespējams redzēt to tieši tādu pašu izskatu divas reizes. Taču ne tikai augi. Ir iemesls, kāpēc šī vieta ir īpaša. Pats iezis zem upes arī ir ļoti sen. Saskaņā ar ģeoloģiskajiem pētījumiem šī ir daļa no Gvianas vairoga, viena no senākajām iežu formācijām uz Zemes, kas tiek lēsta vairāk nekā 1 miljards gadu veca. Ļoti ilgā laika posmā šeit ir uzkrājušies dažādi minerāli no senajiem ūdens un nogūšņu plūsmām. Un pateicoties skaidra ūdens ar minerāliem bagātu iežu un piemērota klimata kombinācijai, šī kļuva par ideālu vidi, lai izdzīvotu Macarena claviguera. Vienkārši sakot, ir jāpienojas ļoti daudziem faktoriem, lai izveidotos šī unikālā upe. Un vēl pārsteidzošāk ir tas, ka šī vieta ilgu laiku gandrīz nebija pazīstama pasaulē. Lielāko daļu 20. gadsimta šis reģions bija bīstams bruņotā konflikta dēļ Kolumbijā. Apkārtnē darbojās nemiernieku grupas, narkotiku tirgotāji un notika militāras operācijas, tāpēc šī vieta iepriekš tika slēgta daudziem turistiem. Tāpēc agrāk tikai nedaudzi cilvēki redzēja šo upi. Taču, lai tam ejot un vietai kļūstot drošākai, 2000. gados šeit sāk ierasties arvien vairāk turistu un pētnieku. Un kad tā attēli izplatījās internetā, tā ātri kļuva par vienu no neparastākajiem dabas brīnumiem Dienvidamerikā. Taču kamēr šī upe šķiet kā dabas radīts brīnums, lai cilvēki to abrīnotu, mūsu nākamā upe ir tieši pretēji. Jo jau pirmajā mirklī skatoties uz tās krāsu, ir skaidrs, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Ja ir upe, kas izskatās kā varavīksne, pateicoties krāsainajiem augiem, tad Eiropā ir upe, kas šķietam ir tieši paņemta no citas planētas. Dienvidrietumu Spānijā ir upe, kuras ūdens ir sarkanā un oranžā krāsā. It kā pa to plūstu tikai rūsa vai asinis. Kad to ieraudi pirmo reizi, šķiet, ka ūdens ir ļoti piesārņots vai arī notikusi ķīmisku vielu noplūde. Taču pārsteidzoši ir tas, ka šī upe jau ilgu laiku izskatās šādi. To sauc par Rio Tinto, kas spāņu valodā nozīmē krāsaina upe, jeb iekrāsota upe. Kamēr tā plūst no Andalūzijas kalniem, apkārtne sākumā izskatās pavisam parasta, bet nonākot dažās vietās netālu no Niebla pilsētas, ūdens krāsa pēkšņi mainās. Tā kļūst spilgti sarkana, tumši oranža un dažreiz gandrīz kā rūsas krāsa. Un iemesls tam ir geoloģijas, metālu un baktēriju kombinācija. Tūkstošiem gadu atpakaļ šajā reģionā bijusi aktīva vulkāniskā darbība. Tāpēc zem zemes ir palikuši daudzi sulfīda minerāli un metāla nogūsnes. Laikam ejot, šie metāli pamazām sajaucas ar ūdeni un skābekli. Te sākās upes izteiktais skābums. Ūdens ir tik skābs, ka lielākā daļa parasto augu un dzīvnieku šeit nespēja izdzīvot. Saskaņā ar zinātniskiem pētījumiem un NASA ziņojumiem, dažās Rio Tinto daļās pH līmenis dažkārt sasniedz apmēram 2. Tas gandrīz atbilst etiķa vai citrona sulas skābumam. Taču pat ja vide ir ļoti skarba, šeit joprojām dzīvo mikroorganismi un baktērijas. Un šeit upe kļūst vēl neparastāka. Dažas baktērijas Rio Tinto upē izdzīvo barojoties ar sēru un metālu savienojumiem. Kamēr tās to dara, tās vēl vairāk ietekmē ūdens ķīmisko sastāvu. Tās arī ražo trīsvērtīgu dzelzi vielu, kas līdzinās rūsai. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc upe ir sarkanā krāsā. Vienkārši sakot, tās krāsu nerada krāsa vai krāsojums. Rūsa un mikroskopiski organismi padara visu ūdeni sarkanu,
Upes stāvoklis ir kļuvis vēl smagāks ilgstošās ieguves dēļ šajā apgabalā. Arheologu teiktajā, šajā reģionā vara un cita minerāla ieguve notiek jau vairākus tūkstošus gadu. Jau kopš vara laikmeta un bronzas laikmeta cilvēks šo vietu izmantoja, lai iegūtu metālus no zemes dzīlēm. Un jo vairāk zemes tiek izrakts, jo vairāk sulfīda minerāli tiek pakļauti ūdens un gaisa iedarbībai. Tāpēc upes skābums vēl vairāk palielinās. Bet bez tā neparastā izskata ir vēl viens iemesls, kāpēc zinātnieki par to interesējas. Jo pēc dažu astrobiologu un pētījumu domām, Rio Tinto ķīmija ir līdzīga dažām Marsa virsmas daļām. Pētnieki īpaši interesējas par minerālu, ko sauc par ksarocītu, dzelzbagātu minerālu, kas sastopams gan Rio Tinto, gan uz Marsa. Tāpēc zinātnieki dažkārt izmanto šo vietu kā izmēģinājumu poligonu, lai pētītu, kāda veida dzīvība varētu izdzīvot ekstrēmos citu planētu apstākļos. Vienkārši sakot, šī upe Spānijā palīdz arī pētīt, vai kādreiz uz Marsa varēja pastāvēt dzīvība, pat ja tikai mikroorganismu līmenī. Bet pat cik dīvaina ir šī sarkanā upe, ir vēl biedējošāka ūdens krāsa citā vietā, jo nākamajā vietā ne tikai upe ir asiņaini sarkana. Tieši pats ledājs izskatās it kā tas asiņoto ārā no ledus. Baltajā Antarktīdas vidē ir viens ūdenskritums, kas izskatās kā aina no šausmu filmas. No attāluma tas izskatās kā brūce, kas atvērusies ledū. Bieza sarkana šķidruma plūsma nepārtraukti izplūst no Teilora ledāja, un to sauc par asiņu ūdenskritumu. Tad to pirmo reizi ieraudzīja pētnieks Tomas Griffiths Teilors 1911. gadā. Daudzi domāja, ka sarkanās krāsas iemesls varētu būt aiģes. Taču ejot gadiem zinātnieki joprojām nav pilnībā pārliecināti, no kurienes nāk šis sarkanais ūdens. Un tas ir vēl pārsteidzošāk, jo tas atrodas Antarktīdā, vienā no augstākajām vietām uz Zemes. Tāpēc daudzi jautā, kā šādā vietā, kas gandrīz pilnībā klāta ar ledu, var būt tekošs ūdens. Vēlāk pētnieki izmantoja modernākas attēlveidošanas tehnoloģijas, lai ieskatītos zem ledāja, un tur viņi atklāja īsto noslēpumu. Izrādās, zem biezā ledus slāņa ir paslēpts ezers un subglaciālo upju tīkls. Tas nozīmē, ka zem pašas ledāja plūst upes, taču tajās nav parasts ūdens. Tajās ir ļoti sāļš sālsūdens ar augstu dzelzs saturu. Kad ūdens tiek iespiests zem ledāja milzīgā spiediena, šķidrums tiek spiests izplūst ārā caur mazām plaisām ledū. Un, kad tas izplūst ārā un sajaucas ar skābekli gaisā, dzelzs sāk reaģēt ar ūdeni, gluži kā rūsošs dzelzs. No turienes arī rodas spilgti sarkanā krāsa – blood falls. Un ir vēl viens iemesls, kāpēc šis ūdens neuzreiz sasalst. Tā kā sālsūdens ir ārkārtīgi sāļš, tā sasalšanas temperatūra ir zemāka nekā parastam ūdenim. Vienkārši izskaidrojot, tam ir grūtāk pārvērsties ledū, pat ja apkārtne ir ļoti augsta. Tāpēc pat atrodoties Antarktīdā, ūdens turpina plūst no ledāja. Pēc pētnieku domām, no Oregonas štata universitātes tas ir viens no neparastākajiem tekoša šķidrā ūdens piemēriem tik augstā vietā uz Zemes. Un jo vairāk zinātnieki pēta asins ūdenskritumu, jo labāk viņi saprot, kā ūdens un mikroorganismi spēj izdzīvot pat visekstrēmākajā vidē uz planētas. Lielākajā daļā pasaules upju tu vari peldēties, makšķerēt vai ņemt ūdeni. Bet Pēru, Amazonas lietus meža vidū, ir upe, kas var nogalināt dažu sekundžu laikā. Ne jau haizivju vai krokodilu dēļ, bet tāpēc, ka tās ūdens burtiski vārās. No pirmā acu uzmetiena tā izskatās kā parasta lietus meža daļa. Biezi džungļi, skaļi putni un biezas dūmu mākonis, kas ceļas no koku vidus. Taču tuvojoties tuvāk, tu pamani, ka gaisa karstums nav parasts. Un kad nonāc pie pašas upes, tad tu saproti, kāpēc vietējie to ilgi uzskatīja par leģendu. To sauc par Čanai Timpiška, vai arī labāk pazīstama kā vārošā upe. Daudz gadu garumā lielākajai daļai cilvēku Peru tā bija tikai leģenda. Daži saka, ka džungļos ir upe, kas var uzvārīt dzīvnieku, ja tas iekrīt ūdenī. Citi tic, ka tam ir pārdabisks iemesls vai lāsts, kas slēpjas aiz tā. Taču jaunajam Andresam Ruso šī leģenda kļuva par apsēstību. Augot viņš vēlējās noskaidrot, vai vārošā upe patiešām pastāv. Un 2011. gadā viņš kļuva par ģeozinātnieku un sāka meklēt šo vietu, izmantojot zinātniskos pētījumus un termālo kartēšanu. Nokļūšana tur nebija viegla. Saskaņā ar viņa dokumentāciju National Geographic viņiem bija jābrauc vairākas stundas no Pukalpas pilsētas, jābrauc ar motorizētu kanoē pa upi un ilgi jāiet cauri biezam lietus mežam, pirms viņi sasniedza šo vietu.
Un, kad viņš to ieraudzīja, viņš pārliecinājās, ka stāsts nav izdomāts. Lietus meža vidū patiešām ir upe, kas ir ļoti karsta. Ūdens vidējā temperatūra dažās tās daļās sasniedz aptuveni 85 grādus pēc Celsija. Tas ir pietiekami karsts, lai cilvēkam radītu nopietnas apdegumus. Ir arī dzīvnieki, kas, kā tiek teikts, uzreiz mirst, ja iekrīt šajā ļoti karstajā ūdenī. Un vēl pārsteidzošāk, tuvumā nav neviena aktīva vulkāna. Parasti ļoti karsts ūdens ir saistīts ar ģeotermālo aktivitāti vulkānisko apdabalu tūmā, taču vārošā upe atrodas simtiem kilometru attālumā no tuvākā aktīvā vulkāna. Tāpēc ilgu laiku zinātniekiem bija mīkla, no kurienes nāk šis karstums. Vēlāk pētnieki rūpīgāk izpētīja zemes dzīves ap upi, un tur viņi atklāja patieso iemeslu. Saskaņā ar ģeoloģiskajiem pētījumiem šajā apgabalā zem zemes ir dziļas plaisas un lūzuma līnijas. Lietus, ūdens un gruntsūdeņi pamazām iesūcas dziļāk zemes dzīlēs. Jo dziļāk tie nonāk, jo karstāk kļūst pateicoties dabiskajam siltumam, kas nāk no planētas iekšienes. Pēc tam pārmērīgi karstais ūdens tiek spiests atkal pacelties uz virsmu, caur plaisām zemē. Un, tā kā šis process turpinās, pašā Amazonas džungļu vidū veidojas ļoti karsta upe. Vienkārši sakot, zem zemes notiek kaut kas līdzīgs milzīgam dabiskam katlam. Un pēc Andresa Ruzo domām, tā varētu būt viena no lielākajām termālajām upēm pasaulē, kas nav tieši saistīta ar aktīvu vulkānu. Taču bez tās karstuma šī upe ir svarīga arī vietējo pamatiedzīvotāju kopienu kultūrā. Daudzu paudžu garumā viņi šo vietu uzskata par svētu vietu, kas ir daļa no viņu garīgajām tradīcijām. Tāpēc viņiem tā nav tikai neparasta upe, tā ir vieta, kas ir jārespektē. Un kamēr ir upe, kas spēj uzvārīt ūdeni, Āzijā ir vēl kāda upe, kas dara kaut ko gandrīz neiedomājamu. Jo Kambodžā ir upe, kas ne tikai plūst, tā 2 reizes gadā maina savu plūsmas virzienu. Parasti upes plūsma ir tikai vienā virzienā, no kalniem uz jūru. Taču Tonles Sap upe Kambodžā ir īpaša. Pusgadu tā plūst vienā virzienā, pēc tam pēkšņi tā maina virzienu. Jā, ūdens plūsma burtiski apgriežas pretējā virzienā. Tā atrodas netālu no Kambodžas galvaspilsētas Pnompeņas, kur satiekās Tonles Sap upe un milzīgā Mekongas upe. Šī upe ir ļoti svarīga miljoniem cilvēku dzīvē. No tās nāk liela daļa zivju un iztikas līdzekļu šajā reģionā. Taču visneparastākais ir tas, kā šīs upes ūdens uzvedas lietus sezonā un sausajā sezonā, kad Dienvidaustrumāzijā sākas musonu sezona. Ap māju līdz oktobrim Mekongas upē ūdens apjoms ievērojami palielinās spēcīgo lietusgāžu dēļ. Tik spēcīga ir Mekongas straume, ka tā piespiež Tonles Sap upi mainīt savu tecējumu virzienu. Tā vietā, lai ūdens plūstu ārā, tas plūst atpakaļ uz Tonles Sap ezeru. Tāpēc ezers ievērojami palielinās. Saskaņā ar ziņojumiem un vides pētījumiem, lietus sezonā ezera izmērs var palielināties vairākas reizes. Bet, kad pienāk sausā sezona un Mekongas upe kļūst vājāka, Tonles Sap straume atkal atgriežas normālā stāvoklī. Un tā atkal plūst prom no ezera. Vienkārši sakot, visa Kambodžas ūdens sistēma it kā elpo. Tā palielinās lietus sezonā, pēc tam pakāpeniski samazinās sausajā sezonā. Un pateicoties šim unikālajam ciklam, Tonles Sap ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām saldūdens ekosistēmām visā Dienvidaustrumāzijā. No visām upēm, ko esam redzējuši, šī iespējams ir visneparastākā. Ne jau tās krāsas dēļ, un arī ne tās siltuma dēļ, bet gan tās neparastuma dēļ. Jaunzēlandes valstī ir upe, kas oficiāli ir atzīta par personu likuma priekšā. Jā, burtiski. Šai upei ir juridiskas tiesības, tāpat kā cilvēkam vai uzņēmumam. Šī ir Vanganui upe, tā ir 3. garākā upe Jaunzēlandē, un no trešdienas tā ir juridiska persona. To sauc par Vanganui upi. Tā ir viena no garākajām upēm Jaunzēlandes ziemeļsalā. Tā plūst no kalniem līdz Tasmana jūrai. Un jau ilgu laiku tā ir svarīga vietējo maoru kopienu dzīves sastāvdaļa. Taču maoru tautai Vanganui nav tikai parasta upe. Viņiem tā ir dzīva viņa kultūras un senču sastāvdaļa. Ļoti ilgu laiku viņi tic, ka viņu identitāte ir cieši saistīta ar pašu upi. Viņi uzskata to par savas ģimenes daļu, un tieši tāpēc viņi ilgi cīnījās par to, lai upe tiktu atzīta un aizsargāta. Ne tikai kā dabas resurss, bet kā dzīva būtne. 2017. gadā Jaunzēlandes valdība pieņēma Te Aba Tupua likumu. Saskaņā ar šo likumu Vanganui upei oficiāli tika piešķirta juridiskas personas status. Vienkārši sakot, likums atzina, ka upei ir sava juridiskā identitāte.
Tas nozīmē, ka to var pārstāvēt tiesā, un ir cilvēki, kuri juridiski aizstāvēs upes intereses. Tas nenozīmē, ka upe patiešām ir cilvēks, bet šis koncepts ir tāds. It kā likums saka, ka upe ir jāuztver kā ar savām tiesībām un aizsardzību. Saskaņā ar dažiem juridiskajiem ekspertiem un vides pētniekiem, tas tika darīts, lai labāk aizsargātu dabu pret piesārņojumu, pārmērīgu izmantošanu un vides iznīcināšanu. Jo, ja upe ir juridiskas tiesības, ir vieglāk apstrīdēt vai iesūdzēt tiesā darbības, kas to bojā. Un ne tikai Jaunzēlande ir veikusi šādu soli. Vairākas valstis arī mēģināja piešķirt juridisku aizsardzību upēm un dabas teritorijām pēc tam, kad Vanganui upes gadījums kļuva slavens. Taču, lai gan ideja izklausās labi, situācija kļuva arī sarežģīta. Jo ko darīt, ja jau pastāv projekti, kas izmanto ūdeni no upes? Viens no jautājumiem šeit ir hidroenerģija un ūdens izmantošana Jaunzēlandē. Daļa upes ūdens tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai. Un pat ja upei ir piešķirta juridiska personība, joprojām pastāv iepriekš izsniegtas atļaujas un likumi. Tāpēc radās spriedze starp vides aizsardzību, pamatiedzīvotāju uzskatiem un praktiskajām vajadzībām, piemēram, enerģiju un uzņēmējdarbību. Vienkārši sakot, visas problēmas automātiski nepazūd tikai tāpēc, ka ir jauns likums, taču daudziem vides aizsardzības grupām tas joprojām ir svarīgs simbols, jo tas parāda, ka uz dabu var skatīties ne tikai kā uz lietu, ko cilvēks izmanto, bet arī kā uz kaut ko, kas ir jāaizsargā un jārespektē. Un kamēr ir upe, kas atzīta par juridisku personu, ir arī upe Antarktīdā, kuras eksistencei ir gandrīz neiespējami noticēt. Jo tā nav tikai paslēpta zem ledus. Tā ir arī viena no garākajām pazemes upēm, ko zinātnieki ir atklājuši šajā sasalušajā kontinentā. Pēdējos gados zem Antarktīdas ir atklāta milzīga subglaciāla upju sistēma. Tas nozīmē, ka zem biezās ledus segas pašas plūst upes, un vēl pārsteidzošāk. Viena no atklātajām upēm stiepjas 100 kilometru garumā. Tā ir pat garāka nekā Temzas upe apvienotajā karalistē. Tā nav redzama uz virsmas. Nav nekādu pazīmi, ka zem ledus būtu upe. Taču izmantojot datoru modeļus, satelītu datus un radara tehnoloģiju, zinātnieki pamazām atklāja ūdens tīklu, kas kustas zem Antarktīdas. Pēc pētnieku domām no Imperiālās koledžas Londonā, šīs upes ir svarīgas ledus kustībai virspusē. Vienkāršā skaidrojumā, ūdens zem ledus sagas darbojas kā smērviela. Kad ūdens spiediens ir augsts, milzīgā ledus masa virs tā slīd un kustas daudz ātrāk. Un, kad šis ūdens izplūst okeānā, tas var arī pātrināt ledus plauktu kušanu no apakšas. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi klimata pārmaiņu un jūras līmeņa celšanās izpētē. Jo pat nelielas izmaiņas pazemes ūdens plūsmā Antarktīdā var ietekmēt milzīgo ledus vairogu stabilitāti. Un, ja ledus kūst ātrāk, jūras līmenis dažādās pasaules daļās varētu paaugstināties. Tāpēc zinātniekiem šīs apslētās upes nav tikai vienkāršs atklājums. Tas ir arī svarīga atslēga, lai saprastu, kā mūsu planēta mainīsies turpmākajās 10 gadēs. Un iespējams, tas ir pats interesantākais par zemes upēm. Mēs domājām, ka tās ir tikai vienkāršas ūdens straumes, kas plūst no kalniem uz jūru. Bet aiz katras upes slēpjas stāsti par ģeoloģiju, klimatu, bioloģiju, kultūru un dažkārt pat noslēpumi, kurus zinātne vēl pilnībā nesaprot. Ir upe, kas izskatās kā varavīksne. Ir upe, kas ir asiņu krāsā. Ir upe, kas vārās. Ir upe, kurai straume maina virzienu, un ir arī upes, kas slēpjas zem kilometriem bieza ledus. Tas tikai parāda, ka pat ja mēs zinām par Zemi, joprojām ir ļoti daudz planētas daļu, kas spēj mūs pārsteigt.